Matemātikas izaicinājums 17. diena – riņķa laukums. Mēs jau dažas dienas rēķinam figūru laukumus, pārveidojot tās par taisnstūri. Un tagad ir beidzot pienācis tas brīdis, ka mēs pārveidosim riņķi par taisnstūri. Kā mēs to panāksim? Manuāli to būs grūti izdarīt, tāpēc mēs izmantosim 3D modelēšanas programmu Blender 3D. To pašu, kurā tika veidota multfilma Straume. Uzzīmēsim riņķi un parādīsim tā radiusu. Tagad sadalīsim šo riņķi daudz trīsstūros, lai būtu, teiksim, 100 trīsstūri. Tagad mēs no šiem trīsstūriem uztaisīsim taisnstūri. Es paņemšu vienu trīsstūri un tad nokopēšu to 50 reizes. Tagad man ir šāda rinda ar 50 trīsstūriem. Nokopēšu to vēlreiz un savietošu trīsstūrus tā, lai tie izveido taisnstūri. Uzmanīgs skatītājs gan pamanīs, ka šis nav perfekts taisnstūris, un tik tiešām perfektu taisnstūri tādā veidā mēs nekad nedabūsim. Taču tas nekas, mēs varam tikt ļoti tuvu tam, ka taisnstūris ir perfekts. Cik tad garas ir iegūtā taisnstūra malas? Viena mala ir tikpat gara kā radius. Otra mala ir 1 radius, 2 radiusi, 3 radiusi un vēl neliels gabaliņš. Izmantojot iebūvētos rīkus un pamērot nedaudz precīzāk, mēs varam noteikt, ka otrā mala ir aptuveni 3,14 radiusi. Tātad viena mala ir radius un otra mala ir aptuveni 3,14 radiusi. Tātad sanāk, ka taisnstūra laukumu var pierakstīt kā radius reiz 3,14 radiusi, ko var pierakstīt īsāk kā 3,14 reiz radius kvadratā. Un ja jums liekas, ka skaitli 3,14 esat kaut kur redzējuši, tad jums neliekas. Tas ir vecais labais pi. Līdz ar to laukuma formulu varam pārrakstīt šādi. Riņķa laukums ir pi reiz radius kvadratā. Tas šonedēļ arī viss. Tiksimies atkal pirmdien, un ar daļu no jums tiksimies jau rīt jauno fiziķu skolas nodarbībā.